Viņiem ir vainagdziņi. Es domāju, ka mamām vienmēr vajag sev ticēt. Un ne tikai tam, ka viņas var izaudzināt 1, 2 vai 3 bērnus, bet ticēt arī pašas sev, ka viņas var atrast prieku arī priekš sevis, ka viņas var nogāzt kalnus, lai kaut kad, kad viņas jau kļūst par vecmāmiņām, lai nebūtu jādomā par to, ak, es nepaspēju to, vai neizdarīju šo, vai neapskatīju to. Domāju, ka bērni nekad nav bijuši šķērslis. Bērns ir tas, kurš iemāc mums iet un darīt. Un tāpēc es domāju, ka mamām ir jāiet un jādara ar tādu lielu ticību, ka sapni piepildās visi. Vai ne? Jā. Piepildās. Viņai jau. Redz, un māmas var arī paņemt šitos jaunos līdzi, lai darbojās. Man liekas, ka izdarīt kaut ko labu, īpaši no tevis neko neprasa, tas būtu grēks nedarīt. Mums bija ko ziedot īpaši šiem pasākumam, jo es domāju, ka mums piedīs ar 3 bērniem. Tā kā mums teiksim, ir tās mantiņas un viņas ir tiešām ļoti labas. Tad es labprāt atdodam cilvēkiem, kas nodarīs mums. Thank you.
visiem. Un es kā uzņēmuma ģermāna produktu pārstāve gribu, no sākuma domāju, izteikt izbrīnu, bet patiesībā es zināju, ka tā būs, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz jauki un atsaucīgi cilvēki. Un patiesībā tā tam vajadzēja būt, kad šai akcijai dalies un samīļo ir tik liela un tāda atsaucība, kas nāk jātiks no pašas sirds. Priecīgi redzēt jūs visus šeit, un tāpēc arī sveikt šodienā, jo šodien ir gandrīz svētki mums visām māmiņām, bet svētki tāpēc, ka māmiņu klubs grib pateikt paldies ikvienam, kurš jau ir izdarījis labu darbu, un varbūt kāds vēl šajā dienā šo darbu plāno izdarīt. Jūs redzat šeit blakus man tādas lielas, skaistas kastes, uz kurām ir rakstīts dalies un samīļo. Tad varbūt īsumā par to, kas tas ir. Tas ir kaut kas var iedot siltumu tām māmiņām, kuras varbūt no tās vienas smieklī, kad dodās uz dzemdību nāvi. Un ja mēs runājam par šīs labdarības akcijas mērķi, tad ir jāsaka tā, ka ziedot tikko dzimušiem maziņiem nepieciešamās lietas, ja mēs to darām, mēs varam iedrošināt topošās māmiņas, neizšķirties, izdarīt kādu varbūt liktenīgu kļūdu savā dzīvē. Tāpēc tikai un vienīgi ar pozitīvām emocijām šajā dienā kopā darbosimies, priecāsimies un svinēsim dzīvi. Jo mammas loma ir pat labākā loma, ko kāds mums var dot. Tāpēc paldies tiem mazajiem draiskuļiem. Arī man, mīļā meita, šodien ir kopā ar mani. Un šajā īpašajā dienā ir sagatavojis arī kādu sveicienu. Tāpēc Līna nāc lūdzu mamītei blakus. Un arī viņa māmiņu dienā visām mamām ir sagatavojis kādu īpašu muzikālu sveicienu. Māmiņa mīļo dziediņa. Mīļo māmiņa, šodien svētki tev. Stešu tevi, mīļi sveiks. Viesmīļas, kad dziedāšu, ceļā līdzi skaitīšu. Un cities tev dāvāšu, saudu puču lietošu. Malacis, paldies tev, manu mīļo meitiņu. Un es domāju, ka katrai no jums rīt mājās vai kāds dzejolīts, kas salauzīs sirdi, vai kāda klusāka vai skaļāka nodziedāta nots, noteikti rīt liks smaidīt. Bet šodien būsim šeit un kopā priecāsimies, un lai šis prieks vairotos, un kā tad šo prieku vairot vēl, es aicināšu sev blakus, laidīšu savu mazo dāmu tagad tur droši var skriet apsēsties, bet es aicināšu sev blakus kādu īpašu cilvēku, kurš jau cik daudz gadus ir kopā ar jaunajām topošajām māmiņām un katru gadu izdomā ko jaunu, lai mūs visas kopā turētu, palīdzētu un atbalstītu. Tā ir Sandija Salaka. Sandija Salaka ir māmiņu klubu vadītāja Baltijas valstīs, un tas viss no māmiņu klubu, tāpēc vērts tev. Paldies, mīļā Liene. Es tiešām pateicos visām māmiņām par to, ka mēs esam cita citai, jo mēs zinām, ka māmiņai ir milzīgs atbalsts. Tieši tāpēc, ja māmiņu klubs eksistē tiešām daudzus gadus,